Sveiciens! Esmu iegādājies arī divvatīgo boosteri. Ilgi domāju, pirkt, nepirkt, beigās domāju, jāpaņem, lai būtu. Vismaz zināšu, kā ir, kā nav, pamēģināšu, paeksperimentēšu, un tad jau izdomāšu, un principā pārdot jau vienmēr var paspēt. Tātad, komplektācija standarta bija šitais ten Sunhans divvatīgais boosters. Ordinālā viņam nāk šāds adapters uz 12 voltiem, bet, protams, pārtaisīju uz 3 baču vienkārši XT60 un vairs mājā, vai ne? Antena Sunhans 6 dBi. Un savienot ar raidītāju. Un pats būsterīts. Tātad, es jau viņu izmēģināju, iespēja efektīvi, iespēja pozitīvi. Tātad, kāpēc es viņu vispār paņēmu, jo, principā viņš pēc idejas nav vajadzīgs, jā. Jo lidojot, teiksim, kaut kādu kilometru, divus, domāju, būtu ok arī to parasto, kas man ir, šo ten moduli, DJT Frskai, patīk man viņu saukā par Frskai. Tā kā, principā jau pietiktu. Ir tā, ka brīžiem liekas, kad varbūt kaut kas ar viņu nav kārtībā, jo teiksim, modeli tu redzi, bet viņš sāk pīkstēt, kad pasliktinās signāls. Bet varbūt tas ir tikai mans iedoms, jo es, principā, neesmu viņu testējis uz attālumu, tā kā domāju, ka pat būtu ok. Bet boosteris ņēmu, principā, ar domu, kad tā kā būs vairāk tā kā zemāka lidošana ar kaut kādiem tur šķēršļiem, tad izdomāju tomēr paņemt paeksperimentēt. Un, teiksim, te vakar paeksperimentējot ar un bez boostera, principā, tur es kaut kādiem šķēršļiem, kur ar parasto, kur bez boostera, teiksim, ķēra filesaveu spārnus, tad ar boosteri visu ok, nekāda filesave nebija. Bet, protams, jāskatās, cik efektīvi tas viss ir, jo, ja mums video pazūd ātrāk nekā tas parastais, bez boostera signāls, jā, tad, principā nav jēga no viņu, vai ne? Bet, ja signāls ir un pazūd, teiksim, es kaut kādiem šķēršļiem tur sakari, ja, tad čābīgāk, jo, teiksim, ja turēs kādu koka pazūd, teiksim, mazliet video, tu to spārnu var kaut uz augšu, tur plus mīnus, ja tu, viņu izcelt, vai ne, un tad sakara atkal parādīsies, bet jums noķer filesave kaut kādā galīgā stulbā pozā, un tā arī tur nokrīt lejā, un tad stulbi sanāk. Principā man tā ideja tāda, tā kā, redzēs, kā būs, kā nebūs, lidosim, redzēsim, eksperimentēsim. Principā gribētos viņu novietot uz statīva, turpatās, kur būs video uztērējs, bet tad būs vajadzīgs pagarinātājs. Principā, uz doto brīdi negribās baigi uz to boosteru iespringt, tāpēc visdrīzākais viņu mēs ar savilcējiem, viņš te tā paskatījos baigi labi, te var pievilkt klātas savilcējiem, tā kā, principā, ir ok, pirms viņam vajag ātri viņus savelc, 3 savilcēji, un viņš turās stingri, un viss, jā. Barošanu, principā, vajadzētu uztaisīt, šeit ir ieeja uz 12 voltiem. Priekš lādēšanas, laikam, man tā es, laikam, saprotu. Es neesmu iedzinājies vispār, kas te ir par šo te ieeja. Labi. Bet uztaisīt viņu tā kā izēju uz 12 voltiem, no bačas, teiksim, attaisīt vaļā, pārlodēt tur vadus divus, un, principā, visu, lai nevajadzētu urt kaut kādus caurumus vai vēl vienu baču turēt, teiksim, vienkārši iespraud šajā ligzdā barošanu un viss. Ieteicu arī paņemt beku 12 voltiem. Tā kā tas man arī pasūtīts ir, un visdrīzākais, domāju, likt viņu kaut kur starpā to beku,
lai teiksim, pieliekot kaut kur citur, lai arī būtu, lai nebūtu kaut kādi baigiem kritumi un tā tālāk. Tā kā tālūk. Būs jāpaeksperimentēt dzīvē, kā tas viss notiek kopā ar video signālu, un tad redzēs, vai tiešām man viņu vajadzēs vai ne. Ja nē, tad pārdos, cik tur tā bēda. Vai arī, lai mājās stāv, varbūt kādreiz nodara. Tā kā tālūk. Bija doma kāds antenis te pamainīt, varbūt tās, bet, lai ir kā ir pagaidām, palidos ar to boosteri, palidos bez boostera, un tad jau skatīsies pa antenām, kas te ir, kas te nav, lai varbūt signālu uzlabotu, un tad jau manīs. Iegādāts arī antenas priekš video. Atliek vien gaidīt, kad atnāks pats raidītājs un uztvērējs video. Tur tas ir pasūtīts, viss nāk, un arī brilles arī man jau pasūtīts nāk, tā kā atliek vien gaidīt. Tā kā tālūk, tad turpinam gaidīt visu pārējo, un tad jau līdz nākošai reizēm, kad jau būs vai nu brilles, vai nu raidītājs ar uztvērēju. Tā kā tālūk, pagaidām tad visu labu. Čau!